Vienu no viņiem sauca Nufs. Otram bija vārdā Nifs. Trešais siventiņš bija Nafs. vairāk par visu sivēniem patika mežā spēlēt aklās vistiņas. Jā! Aklās vistiņas! Brālīši, spēlējam aklās vistiņas! Uzmanīgāk! Kuku! Nav! Brālīši, kur jūs esat? Atkal nav! Brālīši! Nu tūlīt es jūs noķeršu abus divus! Es ar jums vairs nedraudzējos. Kopš paša rīta es vēl neko nesmu ēdis. Ozozīle. Bet kā lai es to apēdu? Zinu, kā es to noķeršu. Tā. Zīle krīti zemē. Ha! Nekrīta. Zīlīt, lūdzu, krīti zemē. Neko. Krīti zemē. Es zinu, es tūlīt palikšos. Sasitu šņokorīti. Nifam prāts vienmēr nesās uz blēņām. Ko gan tādu varētu izdomāt? Novilkšu pāri taciņai virvi. Nu ja, brāļi Nafs un Nufs aizķersies, apkritīs un uzdāzīs sev pierē milzīgas ponos. Tagad ir jāpasauc brāļi. Nuf, nāciet ātri šurp, es jums kaut ko parādīšu. Laikam nedzird. Nē, tā nav laba spēle. Jāizdomā kaut kas cits. Brālīti Nif, nāc man līdzi. Es atradu saldas saknītes. Vai, kā man garšo saldas saknītes. Tagad man būs pierē punsu.
šodien es kaut ko atklāšu. Bet tā taču ir pienene un jau noziedējusi. Atkal nekā. Apši! Dieva, gara un ar zilām ziedlapiņām. Šī nenoliedzami ir rudzu puķe. Apēdīšu. Kas tur man traucē? Šķiet, ka tās bija tikai tāds, kā es nobijos. Redz, kur vēl viens taps. Nē. Šī ir pavisam dīvaina puķīte. Nes, ko tā man atgādina? Zidu karķavīķi. Es domāju, ka man šī puķīte ir jānoplūc un kārtīgi jāizpētī. Tā. Viens mierā. Ai, runājoša puķīte. Neaiztieca. Vai. Ļoti runājoša puķīte. Tā. Nu ne brīdi, neļausi vēnam pagulēt dubļos. Tūcībā! Piedod, brālīti, nuf! Liksim mieru! Mēs esam rukši trīs, mums tik pa mežiem klīs, un ite, kas šai vasarā mums somu nemaitā. Skaisti mežā vasarā, brāļiem dzīvo draudzībā, kakā. Nip-nips ir vārdā man, šis vārds tik jauki skan, jo tikai bleņas mocības man darīt patīkas. Abus brāļus kaitināt, kas gan var būt varenāk, kakā. Tu brālīsi blups, to saku es nu blups, jo peļķēs gulēt vārtīties ir mīļāki paties. Gulēt peļķēs vārtīties, lieliski tas ir paties, Cik paties nu pastāst, kaut maisi saules glāst, un zaļā mežā draiskoties vēl rukšiem patiksies. Dzīvot tikai spēlēties, ko gan vairāk vēlēties, kakā! Vasara pagāja un iestājās nemīlīgais rudens. Ui.
Aši! Oi! Brālīti, nup! Es esmu galīgi pārsalis! Arī! Man ir iesdats! Kā būtu, ja mēs mēģinātu sasildīties? Bet kā? Mēs taču varam sasildīties boksējoties. Boksējoties? Labi! Es uzvarēju 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ura! Es ar tevīm vairāk nespēlējos. Tālūk. Nevajag arī. Brālīši, vai tad nebūtu pēdējais laiks padomāt par ziemu? Es viss trīcu aiz augstuma. Tā taču mēs varam arī saaugstēties. Kā būtu, ja mēs kopīgi ņemtu un uzceltu mājiņu un pārziemotu zem viena jumta siltumā. Strādāt? Nē, to nu gan nē. Daudz patīkamāk ir lēkāt zaļā pļavā, nekā stumt akmeņus un rakt zemi. Gan paspēsim, līdz ziemai jau vēl tālu. Mēs vēl palēkāsim. Un kad vajadzēs mājiņu sev celšu es viens pats. Jā, es arī. Kā vēlaties ar? Nu tad jau es arī viens pats celšu sev mājiņu. Un no ziemas negaidīšu. Un starp citu, tūlīt arī lietus sāksies. Cik dumjš gan ir tas nafs. Mums ir lietus sargs. Šodien mēs vēl paspriņģosim, bet rīt no rīta tad ķersimies pie darba. Jā, var jau būt. Cik dumjš gan ir tas nafs, jo laiks vēl ir tik labs. Un kāpēc gan mums pūlēties ar būvi noņemties? Kas gan strādās pūlēsies, tad var jautri raismoties ragā.
Tā, lai celtu māju, vispirms ir jāuzzīmē darba plāns. Tā, papīrs. Tā, pirmkārt ir jāuzzīmē, jāuzbūvē, kas tu pirmkārt ir? Pirmkārt ir jāuzbūvē mājas pamati. Tā, otrkārt jāuzceļ sienas. Un treškārt jāuzliek jumts. Nap, nap! Nāc uzspēlēsim bombu! Man nav laika nodarboties ar muļķībām. Dari, kā zini! Visas manas domas sajauca. Tā, vēl mājai nepieciešams garš kurstenis. Brālīt! Kas tad atkal? Vai tad tev vēl nav apnicis, ko tu redzi, kas man ir? Ko? Man pavisam nav apnicis. Oi, esi gan tu dumšs! Nav vairs! Īsti palaidņi! Tā, bet pats galvenais, manuprāt, ir smagas ozolkoka durvis. Jā, un vēl ar aizbīdni, lai vilks no kaimiņu meža nevarētu iekļūt iekšā. Tā, uzzīmēsim. Plāns ir gatavs. Jāķeras tik klāt. Nav viegli celt māju, bet zinu, kā jāstrādā, ņipri. Šakāju tur kāju, jau pamati veidojas, stipri. Es sanesu augšviņus, iejautu malus un uziedu jautri. Jo īstenus meistarus pasīv pēc darba. Kaut dzīvē tiek kautri. Nafs būvēja māju, brāļi tikai priecājās, bet ziema nāca arvien tuvāk un tuvāk. Kādu rītu uzkrita pirmais sniedziņš. Pēļķe! Es iegulšos dubļos. Varbūt man kļūs siltāks. Un hopā! Palīga! Brālīte, palīdzi!
mīļā peļķe aizsalusi, un es netieku no ledus. Tā, ķer virvi. Un viens, un divi, un trīs. Paldies, brālīt, paglābi. Klausies, ir kļuvis pārāk augsts. Vai tik mums nevajadzētu celt mājas? Jā. Visvienkāršāk un ātrāk. Mājiņu taču var uzbūvēt no salmiem. Pret vakaru tā būda būs gatavā. No salmiem? Tad salmu mājā pa ziemu būs augsti. Čau! Zinu, es būvēšu savu māju no smalkiem zariem un maziem žagariņiem, vai ne? Jā. Nu, uz priekšu aiziet! Nu, nāc, ātrāk, nāc! Turpat netālu kaimiņu mežā dzīvoja vilks. Tajā dienā viņam bija nelāgs garastāvoklis. Cik es esmu dusmīgs! Cik es esmu izsalcis! Sēne! Tā ir laikam ļoti garšīga, tāda sarkana un ar baltiem punktiņiem. To es apēdīšu. Oi, cik riebīga. Cik es esmu dusmīgs. Cik es esmu izsalcis. Muša! Jāpēd kaut vai tā. Es ceru, ka neviens neredzēs manu kaunu. Atkal nekas neizdevās. Ivāni! Kas te par trokšņi, kas te par brēku, kas te par jandalu, kas te par pēdām, kas te par smaku, saužu sīvenus. Acis man niknas, zobi man asi, sīvenus ēdīšu. Acis man niknas, zobi man asi, sīvenus ēdīšu. Nif-nifs un nuf-nufs nemīlēja pārāk pūlēties. Mājas bija ātri gatavs, taču celtas pavirši un visai neizturīgas.
cik skaists gan manīs nams, tas ātri uzceļams. Ir salmi tas, kas vajadzīgs, lai nams ir izturīgs. Pasaulē var apkārtiet, tavu namu neuziet, pakā. Toties mans nams būs daudz izturīgāks nekā nipam. To nesapratīs nīps, cik manais nams ir stiprs, un tajā dzīvot lieliski kaut celtas pavirši. Man ir namiņš ļoti jauks, to pat pērkot nenojauks, ha! Nu redz, mūsu mājiņas ir gatavas. Es jau teicu, ka mēs tiksim galā. Jā, un veicām mēs to ļoti ātri. Kas te par dāmu, kas te par gūdu, kas te par vitekli? Būda no salviem, būda no zariem, dzīvot esi manī. Tūlīt to ķeršu, tūlīt to žmiekšu, kas tā par maltīti? Tūlīt to ķeršu, tūlīt to žmiekšu, kas tā par maltīti? Tie jau laikam arī dzīvo tie muļķa sīventiņi. Tūliņ pārbaudīšu. Nevelti man ir pats smalkākais deguns visā mežā. Šis ir tāds apaļīgs un ļoti apetītelīgs sīvēns. Šis ir tāds vājāks, bet arī ļoti, ļoti garšīgs. Tā. Cepti sīvēni ar štovētiem kāpostiem. Ņam. Cepti sīvēni ar marutkiem. Ņam. Sīvēni, jāpaslēpjas. Tā, darbiņš nu ir padarīts. Tagad mēs varam darīt visu, kas vien nāk prātā. Jā, bet tas mūsu brālis Naps droši vien vēl ceļ to savu akmens māju. Tā jau nebūs mājas sīvēnam, bet gatavais cietoksnis. Nu kā tad? Viņš taču tik ļoti baidās no vilka. Jā. Viņš laikam gatavojas ar to karota. Pif, paf, 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 pif, pif, pif. Kā viņš baidās no vilka? Viņš laikam domā, ka vilks viņu apēdīs. Vai, kā tu mani nobiedēji? Kas nu te par vilkiem? Kur viņi radīsies, brālis ir zaķu pastala. Cik dums gan ir tas nams, tam it nekas nav labs. Tam patīk velti pūlēties, kad labāk priecāties. Nebaidam mūs ļaunais vilks, kur tu klejo vecais vilks, muļķa vilks, aha! Kas tā par bezkaunību? Nu kas nu te par vilkiem? Kur šie te radīsies? Mēs tev vilku aiz parna un bakst,
boks, boks, boks. Jā. Mēs viņu nogāzīsim zemē, sasiesim, un tad vēl ar kāju. Tanšita. Tas nu ir par daudz. Man liekas, ka tas ir vilks. Nu, protams, es esmu ļaunais vilks, un tūlīt es jūs apēdīšu! Sīvēn, tūliņ atver durvis. Ja nē, es tās izlauzīšu ar visām eņģēm. Nevēršu viss. Tā, ver vaļā durvis. Ja nē, es uzpūtīšu savu elpu, un visa tava māja sagrūs. Nevēršu. Nu saturies! Roksi! Kur tu tagad moksi? Roksi! Kur tu tagad spruksi? Mājā! Nu tu beidzot joksi! Tuk, tuk, tuk. Jā. Jā. Nop, ver ātrāk vaļā durvis, citādi vilks mani noķers un apēdīs. Not, brolīt, atraustu. Tūliņ, es apēdīšu jūs abus divus. Bet es esmu pārāk noguris. Vajadzēs izdomāt kādu viltību, bet kādu. Izdomāju. Sīvēni, es jūs nedīšu. Jūs esat par vājiem. Jūs pārtiekat tikai no zīlēm, un tādi man negaršo. Es labāk iešu mājās. Tu dzirdēji? Viņš teica, ka neēdīšot mūs, mēs esot par vājiem. Tas jau ir ļoti labi. Cik labi vājam būt un atziņu sev būt, ka ozo zīļu diēta ir rukšiem derīga. Nebaidām mūs ļaunais vilks, kur tu klejo vecais vilks, muļķa vilks, Man tā nāk smiekli, ka es knapi valdos, cik veikli es esmu apmānījis šos divus muļķas sīventiņus. Bet nu, pie darba. Kas tur? Tūliņ, dzirdēsiet. Jā. Maestro, mūziku. Es esmu maza nabaga aitiņa, bet tik balta, tik mīļa, tik tīra, tik balta, bet man gadījās noklīst no savējo bariņā, bet ceļā man izauga brīnišķa mājiņā, bet, ak,
ielaidiet mani nabaga haitiņu, bet tik baltu, tik mīļu, tik tīru, tik baltu, bet. Kā tu domā, vai ielaist? Tā jau ir aitiņa, aitiņu var, aitiņa nav vilksa. Cik balta un pūkaina paī. Jā, ar tādu melnu asti. Nu, pagaidiet, sivēni! Tūlīt arī no šīs mājas nekas pāri nepaliks. Roksi, kur tu tagad muksi? Roksi, kur tu tagad spruksi? Māja, nu tu beidzot joksi! Mūkam pie brāļa nav napa! Nekas, nekur tālu viņi man neaizmuks. Man no bailēm sastings kājas. Bet man trīc ik sariņš. Nu, kad došu tev tārpiņu? Nobijās. Ak, šitā, tu vēl liksi kāju priekšā. Nu, nekas, tārpiņ, mēs ar tevi vēl tiksimies. Vai man no bailēm ir izsausis snuķītis. Hei, tu ko? Tu laid man garām! Izbeidz! Nu, sivēni, nu pagaidiet! Brālis Nafnafs pa to laiku bija pabeidzis darbu. Mājiņa bija izdevusies ļoti izturīga. Visiem gudrākais, 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 apsveicam viņš ir mans skaists jāgan. Pats visviltīgākais vērts, ļaunais vērts, mišas vērts, manas durvis neatvērs jāgan. Sivēna mājai jābūt kā īstam cietoksnim. Vai tie nav mani brālīši? Glāb mūs, mīļo brālīti, Naf! Kas noticis, brālīši? Briesmīgais vilks dzenas pakaļ. Vilks! Pat, ko tu mēs te stāvam? Žigli, slēpsimies mājiņā! Ko? Sivēnu māja? Sivēnu māja, sivēnu māja, sivēnu māja, sivēnu māja. Pie durvīm klāvē kas?
vai ģēriņš atkal mazs? Vēr tik vaļā, tad jau redzēs. Tūlīt. Viņi ir nobijušies, viņi tūliņ atvērs durvis, un tad es viņus visus Ai, nu, Sivēni, nu, pagaidiet! Tūliņ variet vaļā durvis! Lika mazliet pagaidīt, I prātā nenāk. Ai, arī laikam būs jāizdomā kāda viltība, bet kāda? Ir! Izdomāju! Sivēni! Tūliņ atveriet durvis! Pie jums ir atnācis miedziņš! Es jums pastāstīšu miega dziesmiņu! Miedziņ, panāc tuvāk pie durvīm, mēs tev slikti dzirdam. Nu? Ak tā, nu labi, tūliņ arī no šīs mājas nekas pāri nepaliks. Ruksi, kur tu tagad spruksi? Ruksi, kur tu tagad muksi? Māja, nu tu beidzot juksi! Dīvaini! Nav izkustējies pat vismazākais akmenītis. Būs jāieskrienas, un tā būda jāapgāž. Ai, nu man ir pierē tik liels punts, kā skurstenis šai mājā. Ko? Skurstenis? Es taču mājiņā varu ielīst arī caur skursteni. Es tomēr pamielošos ar svaigu Sivēna gaļu. Vai jūs dzirdējāt, brālīši? Vai dzirdējām mīļo naf-naf? Dzirdējām, naf-nafiņu. Nu mēs esam pagalām. Nebaidieties, brālīši. Labāk noņemsim vāku katlam, kurā varas ūdens. Aiziet! Tagad vilks ievelsies teši vārošā ūdenī. Nu, gan esi ļoti gudrs un drosmīgs, naf-nafiņ. Nu nav te tik daudz laika, ko runāt. Aiziet pie darba! Nu, brālī, ko tu tur redzi? Es redzu skurstenī kaut kādu asti. Tas ir viņš vilks! Sivēni, es nāku! Laipni lūdzam! Palīgā! Ugunsdzēsēji! Es degu!
Nekad mūžā vairs neēdīšu cūkas gaļu. Jā, prom ir, prom ir. Nobijās. Brālīši, brālīši, arī turpmāk dzīvosim draudzīgi zem viena jumta. Pasaulē var apkārtiet, tādu namu neuziet, ja gan. Pats vispildīgākais zvērs, ļaunais zvērs, meža zvērs, mūsu durvis neatvērs, ja gan. Vecais vilks vairs neuzbruks, un pavērsti projām mūs jau kād.